tas secinājums ir kāds. Mēs šobrīd virzamies slikti, un 30. gadā, jo mērķa atskaites punkts ir 30. gads, 30. gadā mums draud kas? Tas secinājums, ka principā turpinot tā, kā mēs ejam pašlaik, ir liels risks, ka šie mērķi sasniegt netiks. Un kas mums no tā? Mums pilsonim, jebkuram no pilsoņiem, kas mums no tā? Kas mums no tā? Pirmkārt, mēs ļoti strikti skatāmies uz valsti, tur ir zināms sankciju risks. 24 miljoni parādās jūsu dokumentā. Tas briesmīgi nav. Jā, bet es teiktu, ka tas ir salīdzinoši pat viens no nebūtiskākajiem elementiem, jo pirmkārtām tas neatbrīvo nekādā veidā no šo mērķu sasniegšanas, jo tās ir mūsu starptautiskās saistības, ko visas pasaules valsts ir uzņēmušās un attiecīgi caur Eiropas Savienības regulām ir saistoši arī mums. Tas pirmkārtām mēs sāksim maksāt sodus, bet tas mūsu to atbildību sasniegt šos mērķus nemazina. Otrām kārtām, ja mēs skatāmies uz visu ekonomiku, tad runa gan par CO2 kvotām, kas būs jāpērk attiecīgi, ja mums šie mērķi netiek sasniegti, tas eventuāli maksās dārgāk gan enerģijas cenas, tas būs siltums, elektrība, tā būs degviela. Tas nonāks līdz katram pilsonim. Jā, tas nonāks līdz katram pilsonim, tas nonāks līdz katram uzņēmumam. Līdz ar to šie mērķi, tas, ka tur ir kaut kādas soda sankcijas pašlaik iezīmēs, tas ir viens, tas ir tas, ko mēs varam identificēt šobrīd. Bet ko tas maksās ekonomikai, ir daudz plašāk.